Labrīt, draugi! Ar jums kopā atkal es Nils. Dodamies tagad līdz Andrejam. Šodien mēs copēsim divatā. Sakarā ar to, kad Babītas ezerā visas laivas bija, normālās laivas, teiksim, lielās spēles bija izgrābtas. Tādu nolēmām aizbraukt uz Kaņieri, mēģināt Kaņierī tikt pie kādām smukām zivīm. Jāpiebilst, kad rīts man sākās diezgan sportiski. Vakar sakrāmēju visas mantas mašīnā, lai varētu ilgāk pagulēt. Bet, protams, no rīta es sapratu, ka esmu aizmirsis uztveramo tīkliņu garāžā. Tāpēc no rīta skrēju uz garāžu pēc uztveramā tīkliņa un pa ceļam braucot, mēģinot saprast, vai tiešām esmu visu paņēmis. Atcerējos, ka es aizmirsis GoPro stiprinājumu, tas, kas uz kakla liekās. Mājās attiecīgi sanāca dubults brauciens atkal no garāžas pērties atpakaļ uz mājām pēc šī stiprinājuma. Tāpēc tāds viegls rīta treniņš, lai pamostos, sanāca tā kā viss forši. Cerams, ka tā bija tāda iesildīšanās pirms lielajām zivīm. Nu, ko braucam iekšā Kaņierī ar Andreju. Andrej, saka čau. Tā kā laiciņš izskatās diezgan smuks. Kaņiera laiva bāze. Un mēs tagad dosimies iekšā ezerā. Šodien ar Andreju esam atrunājuši, kad mēģināsim aktīvāk pameklēt zivi. Tā kā mēģināsim vairāk pārvietoties un cerams, tas dos kaut kādus pozitīvs результат. Было, очень хороший. О, еще одна, смотри, рядом. Tur vēl bija līdeka. Izstāst, ka te stāvēja līdeciņas. Andrejam pirmā zivs. Tūlīt es iztīšos ārā. Paņemšu uztveramo. Mēriņš būs. Ej, iekšā. Andrej? Okay. Есть. Maziņa. Jā, Haidī. Tas ir smieklīgi. Tāds bērniņš vien uz žirka paņēma. Nu. Super. Pati aizgāja. Un reku tālāk vēl bija viens zivs. Tā, lai arī laiks ir vēss, bet tomēr mēs izdarīsim šo te. Saslapināsim silu. Un es fotkojušies. Tagad Andrejs. Novšķiesim Andreju. Cik mums tur būs? Smuki. 60. Es teiktu 63 pat pieskarās. Super. Andrejam atkal mega zivs piekūdusies. Andrej, rādi, kas tev tur ir. Metiņš. Atkal aiz acis. Labi, viss. Šo te atbrīvos Andrejas ātri. Tā, Andrej, parāda, uz ko tu ķēri. Andrejam visas zivs ir uz šo te mānekli, kas ir no Zebra Masters. Bez maksas par dalību Babītas sacensībās. Un es arī nometu mānekli Andreju. Bet es nolēmu uztaisīt vēl vienu konkursu.
arī piedalījāmies atkal babītas sacensībās un iedeva mums šos te kuponus uz bezmaksas vienu wobleru un vienu gumijas paku. Un atkal uztaisīsim tā, kad uzrakstat komentārā zem video, kas tieši jums video liekas foršs vai par ko jūs gribētu video nākamos iespējams. Un atkal uztaisīsim izlozi un viens laimīgais tiks pie viena woblera un vienas gumijas pakas. Tā kā laiks, komentārs un iespējams, ka tieši tu būsi laimīgais. Jā, un Andrejs vēl saka to mūsu frāzi. Subscribe. Šodien mums ir bezvējš, tāpēc mēs nolēmām uz šiem te virsmas mānekļiem uz suņiem ar Andreju. Pamēģināt savu laimi atrast. Nu, Andrejam zivs. Atkal uz to pašu volkerīti. Nu, atkal mazais šnuročiks. Man arī bija izgājiens tikko. Stāvēju runāju, tikai dzirdu, kad šķop pa volkerīti. Nu, mēģināsim iekrāmēt. Nu tā, pulkstens ir 12:30. Andrej, pulkstens ir 12:30. Mums ir pagaidām tikai viena zivs. Nu, pāri zemēr, jā, bet viena to, ko var ņemt. Tas arī viss, principā. Laiciņš, kā jūs redzat, ir perfekts priekš atpūtas. Vēja nav praktiski, saulīte spīd. Un zivis arī nav. Nu, ko tādās dienās, kad neķerās noskaņojums, sāk kristies. Andrejs jau sēž telefonā, vairs necupē, skatās tiktokus, izsādz. Tā kā, bet nu, kā saka, copēt vajag līdz pēdējiem metienam. Tā kā mēs bezspēcīgi, bez noskaņojuma, bet turpinam makšķerēt. Nu, vismazais. Nu, ko, kā var redzēt, ir palīdzis bišķi apmācies laiks, bet iepūt arī ziemeļu vējš, bada vējš. Citiem, cik mēs redzam, arī nekas nav laivā. Vienīgais, ko copmeņi cilā, tas ir ankurs. Tā kā mums pēdējā cerība pa šo te malu noiesim, un tad jau skatīsies, tad jau uz bāzes pusi. Vējš kā reiz uz bāzi iet, tā kā bez peldoša ankura, vienkārši pa vējam mauksim un skatīsimies. Mēģināsim kaut ko izmocīt, jo savādāk to nekā nenosaukt. Jā, ejam uz bāzi, bet te bija izgājiens. Te tāda smuka zāle, bet ar tādām bedrēm. Tā kā mēs ceram te kādu pēdējo vēl līdzeciņu piemānīt. Tā, Andrejam bija cope. Vai nāšus vai mazu līdzeciņu. Jā, vai nāšus vai līdzeciņu.
Idziet. Gadās arī tā. Paturēja bišķiņu un aizgāja. Šurus? Есть. 3 раза. 3. 4. Иди. Nu, Andrejam atkal kārtējā mazā līdeciņa. Bet, nu, vismaz te sākumā kaut kas notiek. Man pagaidām uz megabasu nekā, bet man liekas, tas ir tāpēc, ka viņš man ir kluss diezgan. Andrejam konkrētais māneklis ir ar bumbiņām un baigi var dzirdēt. Oi, laba. Laba zivtiņa. Uzturamais tīkliņš ir. Tā. Bum! Красавец. Аккуратно. Reklāma. Labi, ka tā. Andrejam gandrīz sanāca ļoti smuki. Gandrīz līdeka aizgāja pār bortam. Krasavčiks. 68. Nu un ko? Atkal nostrādāja Andreja māneklis, tas, ko viņš dabūja bez maksas Zebra Masters veiklā. Tā kā neaizmirstam konkursu, iekomentējam zem video, par ko jūs gribētu redzēt video vēl, un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais.